iet runa par šīm pogām. Vēl viens stāsta turpinājums par hidrolīnijām. Šoreiz par hidroamuru līniju. Vēl viņu sauc par šķēru līniju. Es viņu sauc par lielitrāžas hidrolīniju. Šeit slēdzam klāt pie šīm abām hidrocaurulēm visus tos aprīkojumus, kuri vajadzīgi maksimālā jauda. Tās ir koku knaiblis, tas ir hidroamurs, tās ir betona šķēres, grauzēji, mulčeri, pļaumašīnas, frēzes un tā tālāk. Pie lielijaudas rotējošiem instrumentiem prātīgi, par to kādā no citiem raidījumiem. Šo līniju baro galvenais hidrosūknis. Vadība viņam šeit ir nianses. Joysticka labā, joysticka pogas, bet tur ir divi veidi. Vai budžeta versijā kājas pedālis. Par to vēl vienā raidījumā izstāstīšu. Tā, labi, ja tu izvēlies aprīkojumu, ko darbināt ar šo lielitrāžu hidrolīniju, ļoti precīzi jāsaprot hidroplūsmas, ko prasa agregāts, ko dod ekskavators. Tā, kad tu meklēsi ekskavatoram neatkarīgi no ražotāja, tehniskos datus šīm līnijām plūsmas tu īsti neatradīsi. Ja tu prasīsi hidroliķiem, viņi tevi veikli sapīs diagramos, grafikos, plūsmas, bāri, mainās. Arī par to citā raidījumā varbūt kādreiz. Ko darīt? Izvēlies tādus aprīkojumus, kuri prasa mīnus 25% no tā, ko dod lielie hidrosūkņi. Un tad sāks kaut kas izskatīties pēc patiesības. Nākošajā raidījumā iekāpsim kabīnē vēlreiz, paskatīsimies nianses vadībā. Veiksmi darbos!